Mūsu klimats mēdz būt visai mainīgs. Pēkšņi vasaras vidū var iestāties teju rudens ar augstu vēju un rasināt nepatīkams lietus. Tieši tā arī notika 11. jūnijā, kad Jūrmalā, Majoru pludmalē, norisinājās pludmales volejbola fināla sacensības, kuras rīkoja Latvijas sporta veterānu senioru savienība pašvaldību 53. sporta spēļu ietvaros. Dāmām sacensības notika 3 vecuma grupās – 30+, 40+, 50+, bet kungiem 4 vecuma grupās – 40+, 50+, 60+ un 70+. Mēs par pirmo otro vietu vinnējuši esam. Jā. Ļoti liels paldies Natā kungam par organizēšanu, jā. Par visu sacensību organizēšanu. Tādos ekstremālos apstākļos spēlējām pirmo reizi. Es kā dzimusi jūrmalniece ar godu aizstāvu pilsētas godu. Viss ir forši. Mums ir 6 komandas 2 apakšgrupās. Mēs tagad pieveicām Jēkabpili 2-0, vinnējām, paldies Dievam. Ar Jēlienu spēlēju šogad pirmo sezonu kopā. Ar Jolantu mēs spēlējam 10 gadi laikam, jā. Jolanta Davidoviča mūsu komanda vēl, jā. Bet bez volejbola dzīvot nevaram. Un bez jūras. Paldies organizatoriem, ka nenobijās, ka neaizdina mūs projām un ka mēs esam šeit un cīnamies ar dabas stihiju, lai dzīvo volejbols. Es jau 20. gadu vadu sporta spēles, ir tādos, diezgan tādos klimatiski apstākļos, asos, bet tāda ir mūsu Latvijas daba, un man liels prieks, kad vairums komandas atbrauc. Spēļu nolikums neliek pārtraukt sacensības šādā laikā, teica Daumans Natnējs. Galu galā tas ir āra pludmales volejbols, un tagad visiem būs ko atcerēties, kā mēs toreiz tajā lielajā vējā spēlējām. Jūrmalā mūs uzņem jau diezgan daudz gadus, un uzņem vienmēr labi. Arī šodien viss ir sagatavots, un pie visiem apstākļiem tomēr viss ir tā, kā vajag lielajā sportā. Un varbūt tas tāpēc, ka Jūrmalā pēdējos 4-5 gadus veterānu sports aizgājis ļoti ir kalnā, var teikt. Jā, pirms gadiem atceros 7-8 Jūrmalas komandas kompleksā vērķēma bija kaut kur 15. 20. vietā. Kaut interesi nebija, un toreiz mums teica, Jūrmalā nav veterāni. Bet, pagāja kāds laiciņš un parādījās veterāni, un tagad Jūrmalas veterāni cīnās ar Rīgu, ar Daugavpili par pirmām 3 vietām kompleksā vērķējumā. Un pēkšņi izrādās Jūrmalā ir daudz komandu, daudz veterānu, ir veterānu sporta klubs, un visa veterānu kustība ļoti dzīva un ļoti atraktīva, kas nevis raud, ka nevar, bet saka, mēs gribam vien vairāk. Šodien bija pieteikušās diezgan daudz Jūrmalas, man pat, ka 8 Jūrmalas pludmales volejbola komandas tādas nekad nav bijuši daudz. Bet kopumā paldies Jūrmalas veterānu sportam par tādu aktivitāti. Es ceru, ka tas turpināsies arī uz priekšu, un kad arī gan pludmales spēles būs. Viens otrs teica, vajadzēja organizēt tur, kur nav tāds vējš. Bet tas jau ir pludmales volejbols, un teikt, klasiskie pludmales volejbola apstākļi. Mēs jau to varam arī zem umta organizēt, bet tas nebūs pludmales volejbols. Šeit ir jūra, gaiss un viss tas, kas vajadzīgs klasiskam pludmales volejbolam. Arī sacensību galvenais tiesnesis Ilgars Ozoliņš ir gandarīts par notiekošo. Pašam jau 20 gadi aizvadīti dažādos volejbola laukumos. Jaunībā spēlējis gan Republikas diagnostikas centra komandā sākumā, pēc tam es aizbraucu 8 gadus pavadīju ārzemēs. Un pēdējos gadus nospēlēju Lāsas komandā pie Raimonda Vildes. Komandas cīnās, kopā bija pieteikušās aptuveni ap 45 komandām. Spēles notiek, 50+ vecuma grupā notiks pat līdz vakaram visdrīzāk, jo visas komandas ir ieradušās un spēlē. Man ir prieks, ka arī tādos apstākļos cilvēki nenobijās un spēlē, tas ir ļoti labi, jo pārcelt un atcelt mēs neko nevarējām. Tā kā vēlu viņiem veiksmi, es domāju, ka mums diena izdosies, neskatoties uz vētru, kas ir ārā. Šeit visi cilvēki, kas atrodas, viņi ļoti mīl volejbolu, jo nekurš katrs brīvdienā šādos laika apstākļos nāks un spēlēs volejbolu, vai ne? Tā kā par to jau ir cilvēki jau pelnījuši uzslavas, un arī, ja viņi vecumā kustās, tas tikai nāk uz labu. Tā kā ir jāsporto ne tikai volejbolā, jebkurā sporta veidā. Ja tu esi kustīgs, tu esi dzīvs. 24 metri vējš sekundē, pat lielos turnīrus pat pārnes. Ja? Tā kā Jūrmalas pārstāvi, kas organizē šo turnīru,
Nepārcēli, teica, jāspēlē ir, spēlēm. Pirmā spēle bija vinnējām uz 21-5. Mūsu komandā ir ļoti populārs Latvijā un, es domāju, pat pasaulē Genādijs Samoilovs, kas skaitās viens no pasaules labākiem treneriem. Un viņš deva mums norādījumu, ka tikai sist pirmo pāri, ar to mēs arī vinnējām. Mēs arī spēlējām kādreiz Igor Konstantinovu, radiotehniķu dublieros mēs spēlējām. Un Genādijs Samoilovs arī, kad bija pēc tam, tas bija 70. un 80. gadi. Latvijas virslīgā mēs visi spēlējām kopā. Šodien iet mums labi, vinnējām, dzīvā cīņā. Lai gan laiks nav tas patīkamākais, bet, volejbols arī te ir tāds. Es kā saku uz laimi, kurš pārservē, tas arī punktu iegūs, principā. Tā. Es personīgi ļoti sen, 22 gadi jau būs. Ļoti sen. Varbūt tās arī ir tā, ka viņš pierasti pie vēja. Spēlēts Latvijas čempionātā, iegūt laikam augstākā bija 4. vieta, bet mums jau spēcīgi pāri pretinieki. Mēs amatieros. Mēs vairāk tagad jau amatieros, jā. Ir jākustās, jebkurā gadījumā. Vai tas ir šāds laiks? Īstenībā sākumā mēs varbūt pat bijām skeptiskāk noskaņots, vismaz es. Bet beigās jau nav tik traki. Vējš traucē, bet kustēties ir forši. Tā jādara visiem. Jāiet ārā. Vienkārši jāiet ārā. Smilšu volejbols parādījās pēdējos, 7-8 gados. Kādreiz vispār tāds nebija, viņš par to nezināja. Bija tikai klasiskais volejbols, bet viņš pamazām parādījās. Un mūsu, kā jau Latvijā, viss raksturīgs, viss jauno mēs ātri pārtveram. Un mūs ļoti iepatikās, un šodien jau ir noteikti cīņas ar klasisko un ar pludmales volejbolu, kurš spēlētāji dabūs. Jo tomēr ir atšķirība klasiskam volejbolam no pludmales volejbola. Tur ir citi apstākļi, un tur jāpiemērās un jāgatavojās spēlēt. Un jāsaka, pludmales volejbols ļoti aktīvs ir. Pirmkārt, tāpēc, ka mums ir kolosāli rezultāti pasaulē, un slaveni, un tas pats Samailovs, viņš ir gan kā atraktīva persona, gan kā volejbolists, gan kā ļoti aktīvs cilvēks. Viņš pievelk un nes Latvijas vārdu pasaulē, un paldies, ka mums tādi ir. Un tas pievelk arī jaunatni. Kopumā sacensībās piedalījās 20 vīriešu un 15 sieviešu komandas. Vīriem pirmās vietas dažādās vecuma kategorijās izcīnīja komandas no Rīgas, Jūrmalas, Mēmeles un Jelgavas. Sievietēm pirmās vietas guva komandas no Rīgas, Jūrmalas un Liepājas. Katrā ziņā tieši kustība, sports ir tas, kas uztur veselību un nodrošina aktīvas vecumdienas. Un tāds jau mūsu kustības mērķis ir ne jau tā uzvara par katru cenu, bet iznāk tā ar nospēli, kā šeit arī ir emocijas, tikies ar kolēģiem saviem. Un tas jau ir tas, kas mūs uztur. Nākt ārā no savas mājas, no savu dzīvokli, dabā pie cilvēkiem. Un šodien tas ir pilnībā iespējams. Un arī sev pārbaudīt, vai es esmu drošs. Es esmu par sevi pārliecināts, un tas ir jādara.